Čau visiem! Šodien parunāsim par tauksakni. Tauksakne pēdējā laikā ir kļuvusi populāra un tiek saukta par superaugu. Un tas ir tāpēc, ka viņai ir diezgan daudz pielietojumi gan dārzā, gan arī tā ir pielietojama veselības uzlabošanā. Piemēram, no tās var gatavot ziedas, tinktūras, var gatavot arī tēju, kā arī tauksaknes lapas var izmantot arī pārtikā. Piemēram, tās var uzcept pannā un tad viņas var ēst. Vai arī uzcept apviļājot sākumā miltos un olā un tad uzcept. Varianti ir daudzi, kā viņu var pagatavot, bet ir jāuzmanās ar to, ka lielos daudzumos viņas var būt kaitīgas saknām, jo tur ir kaut kāda viela iekšā viņās, sevišķi, ja lapas ir vecākas, tā ka labāk izmantot svaigākas lapas un cept un neēst ļoti daudz un nepārēsties viņas. Bet kopumā jāsaka, ka tauksaknē ir ļoti daudz pielietojumi, un ja mēs apskatīsimies, piemēram, kā viņa darbojas jūsu dārzā, tad ir tā, ka viņa ir ļoti dziļa miedsakne, kas var sniegties 2 metri dziļumā un pat vairāk. Un no augsnes tā izceļ kalciju, kāliju, magniju, un viņa izceļ no dziļākajiem slāņiem, un viņa to savāc uz lapām, un lapās jau pēc tam viņas nogriežot un samulčējot ar tām augsni, tās visas vielas nonāk augsnes augšējos slāņos. Tādā veidā tos minerāļus viņa pārceļ no zemes dziļākajiem slāņiem uz zemes augšējiem slāņiem, kur mums ir saknes vairumam no augiem un dārzeņiem un augļiem, ko mēs ēdam ikdienā un audzējam ikdienā. Tāpēc tauksakni var droši audzēt savā dārzā. Viņa arī labi vairojas. Varbūt kāds uzskata, ka tas ir slikti, kad viņa labi vairojas, bet, manuprāt, tas ir labi, jo viņa ir veselīga un vairojas labi. Un viņa arī izveido to savu mulčas materiālu ar lapām. Tā ka viņu var griezt nost bieži, lapas nogriezt vai noraut, samulčēt uz zemes vienkārši. Tā viņas atrodas tur un visas vielas nonāks augsnē. Pavairot viņas var ar saknēm, ļoti labi vairojas ar saknēm. Pietiek pat ar mazu gabaliņu, lai izaugtu jauns augs. Un mēs to tūlīt arī apskatīsim, kā to var izdarīt. Lūk, šeit mūsu topošajā meža dārzā mums ir tauksakne. Esam jau to samulčējuši uz rudeni, bet tagad mēs viņu atvērsim vaļā to mulču visu un apskatīsimies, kā izskatās iekšā. Apskatīsimies, kā izskatās saknes, kā viņas izrakt un kā var tās pavairot. Tā kā ņemam no sienu. Kam ir sienas, kam nav siena, tie uzreiz var ķerties klāt pie rakšanas. Tā, tagad es darīšu tā, paņēmu maziņu lāpstiņu. Nedaudz aprakšu apkārt viņai, tā kā drusciņi, tā kā bišķīt. Tā. Šitā. Izcelsim ārā un paskatīsimies, kādas izskatās mums šeit saknes. Tā. Nu, lūk, skatāmies tagad, kas mums te ir. Un ko mēs te redzam? Redzam, ka mums ir ļoti daudz saknes viņai. Reku, piemēram, redziet, šitā te katra saknīte, viņu nolaužot, no šīs te izaugs jauns augs. Pat no mazākas arī, ja viņš izaugtu. Nu, un tad mēs varam viņu sadalīt vēl uz vairākām daļām, vai ar rokām, vai ar lāpstu to var izdarīt un skatīties, kas vēl mums iekšā. Tā, paraksim dziļāk, redz, cik daudz saknes viņai. Aiziet uz sāniem daudz arī, aiziet arī uz dziļumu. Un taisīsim vaļā. Ar lāpstu būtu to izdarīt vieglāk, protams, bet izdarīsim to ar rokām šoreiz. Tā. Tā, nu lūk. Lūk, tagad jau tā struktūra vairāk ir redzama un saprotama. Te jau ir izveidojušies
tā kā 2 lieli stādi, un no tiem vēl daudz mazāki stādi. Un, piemēram, šādu te saknīti vienu jau var stādīt iekšā arī atsevišķi, jo viņa izaugs. Un katra, teiksim, katra šī daļiņa, katra no šīm saknēm izaugs par jaunu augu. Tā, ka viņu var katru nolaust, piemēram, un iestādīt atsevišķi. Nu, foršāk ir tāda lielāka, protams, maziņās tā nevisai, tāpēc vajadzētu atrast tādas lielākas saknītes. Piemēram, šī arī. Šī izaugs par jaunu augu. Ja? Nu, lūk, un tad šādā te veidā var viņu atdalīt un saplēst gabaliņos un sastādīt jau jaunā vietā. Es vienkārši darīšu tā, ka es nolasīšu lielākās saknes šeit nost. Nolasu nostiņas vienkārši. Mazākās atstāšu klāt. Šitās nolikšu te maliņā. Mazākās es atstāšu klāt. Noplēsīšu nost arī lapas visas. Un ar tām es samulčēšu atpakaļ šo vietu. Tā, lastējam iekšā. Tas zemē viss izbira. Un es te pamanīju vēl kādu saknīti, noplēsīšu nost. Super lielas saknes. Un tad iestādīšu citās daudzās vietās. Nu, ko, kas arī šeit ir jāatstāj. O, reku arī vabolas rāpo visādas. Jāstāj arī šeit ir kaut kas. Šogad ir daudz vaboļu un zirnekļu, mums ļoti daudz. Tā ka, un tagad es atnesīšu vēl zemi klāt šeit, piebēršu. Tā, lūk, es atnesu vēl melnzemi. Sabērsim iekšā te. Ok, saliksim atpakaļ lapas visas. Vai nu var likt uz šī auga, vai uz cita auga jums jāliek ir. Un saliksim atpakaļ siena mulča. Un gaidīsim līdz pavasarim, kad viņa sāks dzīt jaunas saknes un jaunas lapiņas. Galvenais šādos gadījumos vajag iesprost kociņu, ja jūs samulčējat, lai zinat, kur tas bija. Iesprožam kociņu un viss aiziet. Šodien sola lietu, tā ka viņš salaistīs viņu. Ja nē, es tad viņu aplaistīšu ar laikam, bet es ceru, ka būs lietus, jo iepriekšējās dienas bija visas. Tā ka esam ieguvuši daudz saknīšu, tūlīt parādīšu, cik mēs salasījām te. Tā, lūk, esam ieguvuši šī tik daudz saknītes no viengadīgs stāštais bija. Ja viņš auga šeit 1. gadu, un šī tik daudz mēs esam ieguvuši saknes. Un kādiem 10 stādiņiem mierīgi sanāks. Un tos es pēc tam šeit sastādīšu blakus. Vai citās vietās, skatoties, kur mēs viņus izdomāsim iestādīt. Tā ka šādā veidā mēs varam pavērot augstsakni un izmantot viņas labās īpašības gan dārzā, gan arī priekš sevis, lai uzlabotu veselību. Starp citu, viņa angliski saucās camphor. Un latīniski līdzīgs vārds ir kaut kāds camefrei vai kaut kas tāds. Un tas tulkojumā nozīmē kaulu savienotājs no latīņu valodas. Un tas nozīmē, ka šis augs var palīdzēt sadziedēt kaulu lūzumus un kaut kādas vēl ar kauliem saistītas problēmas. Tā ka viņa ir diezgan spēcīga dziedinošas īpašības šai smērei vai tinktūrei, ja jūs tādu izgatavojat no saknēm. Savukārt lapās ir visas tās foršās vielas, kā es pieminēju, gan minerāli, kas ir tur kalcijs, magnīs, kālijs, fosfors arī un arī, protams, slāpeklis. Viņai lapās ir daudz slāpekļa, tāpēc, kad ar viņu mulčējat, tad augsne saņem arī slāpekli. Jau no tā vien, ka viņai ir liela zaļā masa, viņai daudz slāpekļa, bet viņš tur veidojas vēl papildus vairāk kā citiem augiem. Tā ka es ceru, ka jūs atradīsiet šo informāciju sev par noderīgu esam un atradīsiet veidu, kā jūs to varat izmantot savā labā. Tas arī bija viss šim video. Saku jums visiem čau! Sekojiet šim kanālam, šārojiet, laikojiet un rakstiet arī, vai jūs audzējat jau augstsakni, un ja audzējat, tad
kādos apjomos jūs to darat, un vai pavairojat, vai viņa jums vairojas pati kā nezāle, vai jūs to varat nokontrolēt vai nē. Es zinu, ka citi ir sūdzējušies, ka viņi aug kā nezāle un izplēšās, bet mūsu pieredzē tā nav noticis. Viņi ir diezgan kontrolēti vairojas vienā vietā, tā kā kļūst lielāks krūms, un viņu var viegli atdalīt, sadalīt un pārstādīt. Labi, čau visiem! Ātā! Tā, un vēl viens maziņš bonusiņš tiem, kas noskatījās šo video līdz galam. Tātad tauksaknes lapas tu vari izmantot kā zāļu tējas savam dārzu laistīšanai. Tu vari viņu ielikt kaut kādā traukā ar ūdeni, pievienot klāt kaut ko saldu, vai tas ir vecais ievārījums vai cukurs vai kas cits, un tad viņu regulāri maisīt, un pēc 2 nedēļām ar viņu var laistīt dārzu, atšķaidot proporcijās 1:10. Un tādā veidā tu iegūsti ļoti spēcīgu mēslojumu, sabalansētu mēslojumu, un vari uzlabot savas augsnes stāvokli vienkārši to laistot. Tā ka izmēģini to, bet par tām komposta tējām un zāļu tējām vēl būs atsevišķi video ar sīkākām detaļām. Tagad gan viss. Čau un tiekamies!